Salcgrīvā māksla un mūzika dzīvo cieši blakus, jo līdz ar šo mācību gadu zem viena jumta telpas rastas gan novada mākslas, gan mūzikas skolai. Abām mācību iestādēm vietas ir vairāk, tāpēc stundas varēs plānot daudz efektīvāk, un gandrīz 200 skolēnu, kas izvēlējušies apgūt kādu no šīm interešu izglītības iespējām, mācīties būs ērtāk. Neesam gan vēl iekārtojušies tā ļoti un pilnīgi, jo esam izmetuši daudz ko vecu laukā, ko negribējās vienkārši nest atpakaļ. Un tāpēc varbūt šobrīd šīs telpas liekas tādas patukšas, bet tās ir, mēs atkal atbrīvojam vietu jaunām lietām un jaunām iespējām. Salcgrīvas mūzikas skola vienā no pirmskolas izglītības iestādes ēkas Spārniem atradās jau ilgus gadus. Savukārt mākslas skolas vajadzībām bija pielāgotas dažas telpas kultūras namā. Veicot pamatīgas rekonstrukcijas darbus, pārplānojot arī bērndārza telpas, atradās pietiekami plaša vieta arī mākslas skolai. Mums vairs nav viens priekšmets, notiek vienā laikā, bet jau 3 paralēlas stundas jau var notikt. Un tas jau ir sasniegums, tāpēc, ka diena nav bezizmēra garuma. Un jārēķinās ar to, ka bērniem arī mājās arī vakarā jābūt nevar līdz 8:30 notikt nodarbības. No mākslas skolas direktors spriež, ka gan jau visiem zem viena jumta dzīvojot radīsies arī idejas par kopīgiem projektiem. Mēs nevaram tikai skatīties uz vizuāliem objektiem mākslas skolā un uz varbūt tādiem vairāk vizuāli tikai redzamiem. Mums jāskatās arī no citām pozīcijām, ka ir arī kaut kādi skaņu objekti un tā tālāk, jo savādāk mēs tikai vienpusīgi drusciņi varbūt tās mēģinām uz tādu plastisko mākslu vai vizuālo mākslu, ja, bet viņas ir tāda skaņu māksla tiem bērniem, kas neiet mūzikas skolā, viņiem tad iet būtībā secina, vai ne, šīs zināšanas. Tā kā es domāju, ka tas process ir atbilstošs laikmetam, jā, un jācer tikai, ka būs arī rezultāti. Arī mūzikas skolas direktori gandarīti par jaunām iespējām, kas pavērušās skolēniem. Pēc ilgu gadu pārtraukuma skolā atsāksies vijoļu spēles apmācība. Stundās ienāks arī modernās tehnoloģijas, būs iespēja lietot internetu. Rādīt bērniem uzreiz jau piemērus par pūtējiem, par māksliniekiem dažādiem vai atskaņot, skaņdarbs uzreiz, kas ir iedota programmā, ko spēlēt, un tad parādam, kā tas skaņdarbs skan. Tāpat pārveidota sarīkojumu zāle, kas daudz vairāk atbilst savam nosaukumam. Mums ir skatuvīti uzbūvēti, kas uzreiz dod tādu tiešām zāles sajūtu, un bērniem būs uzstāšanās tāda. Tad es ceru, ka būs daudz lielāka atbildība pret šo uzstāšanos un tā skatuves kultūru. Līdz ar to varbūt arī mazliet atdzīvosies un pabīdīsies tādā augstākā līmenī. Tāds liels, nozīmīgs solis, lai šos darbus veikt, bija arī tas, ka pie mums ir šī klasiskās mūzikas festivāla, kur šeit notiek meistarklases. Mēs redzam, ka mūzika ir atzīta un vajadzīga mums šeit Salcgrīvā un kļuvusi jau par gadskārtējiem nopietniem notikumiem. Tā ir prioritāte, kurai mēs arī līdzekļus atradām. Salcgrīvas pašvaldībā arī vērtē, ka līdz ar visiem citiem ieguvumiem no šī projekta efektīvāk tiks pielietots pirms dažiem gadiem uzstādītais jūras siltumsūknis, kas nodrošinās apkuru arī šajās telpās. Mēs šeit redzam, ka tie radiatori varbūt ir tādi neierasti lieli un tā tālāk. Tas ir, lai palielinātu sildvirsmu, lai varētu ievadīt šeit zemāku temperatūru, līdz ar to paaugstinās efektivitāti tieši siltumsūkņa saražotajai enerģijai. Telpu rekonstrukcija tika veikta par pašvaldības un Eiropas zivsaimniecības fonda līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas bija tuvu 215 000 latu.